Viens rauns, 3 minūtes. Zilajos aizsargos ir Aleks Zihmanis, sarkanajos Arķoms Maļina. Atskat gongs. Opā! Uzreiz Zihmanis ieņem vadošo pozīciju. Šobrīd ir saucamais halfgārds, jeb pusēsardzība, un apgriež Zihmani uz lāpstiņām Arķoms Maļina. Zihmani tik viegli noturēt zemē nevar, jo, kā jau teicu, viņš ir brīvās cīņas arī praktizētājs. Puisis ir, kā jau teicu, ļoti daudzpusīgs, bet viņš ir gados jaunāks, kas kaut kādā ziņā nekā Maļina, kas kaut kādā ziņā, protams, ir Zihmaņa pusē mīnus, jo, lai cik labi būtu attīstījies jau savā vecumā Zihmanis, viņš tomēr, teiksim tā, attīstības ziņā kaut kur atpaliek šobrīd no Arķoma Maļinas, bet, redzam, fiziski ļoti spēcīgs zēns. Un šeit jau Arķoms Maļina izdara savu darbiņu, nogāž Zihmanu zemē. Zihmans ir ar muguru pret pretinieku, mēģina tikt projām no šīs pozīcijas Zihmanis. Zihmanim izdevās uz brīdi, bet jau atkal viņš ir iekļuvis Arķoma Maļinas tīklos, un Arķoms Maļina šobrīd mēģina sakrustoja kājas, saslēdza pretinieku trīstūri, mēģina iziet uz žņaukšanas paņīmienu. To neļauj izdarīt Aleks Zihmans. Zihmans tur pretinieku roku, aizķeries nedaudz aiz cimta, tas īsti nav atļauts, bet es teikšu godīgi, ja tiesnesis neredz, tad viss ir atļauts, un es droši vien neesmu tas īstais, kurš varētu teikt, ka tā nedrīkst darīt, jo pats savā dzīvē to izmantojis. Tad vēl tie bija laiki, kad vēl līdz galam īsti tiesneši arī pat nezināja tos noteikumus, un bija tādas lietas, ko ļāva pat, teiksim tā, neiedziļinoties. Bet tagad tiešām tiesāšana ir mainījusies, un šobrīd šo rūpalu uzņēmusies Latvijas MMA federācija ar savu tiesnešu kolēģiju, kuru vada neviens cits kā Latvijas Pankroņu federācijas prezidents Sergejs Domņins. Tiesa zālē viņu neredzēja, bet jā, viņam ir ļoti spēcīgs sastāvs atvests uz šeien, un šo cīņu tiesā Igors Pavlovs. Un redzam arī Pankroņā tāda interesanta iezīme, šeit drīkst sist ar galvu. Un to arī izmanto šobrīd Zihmans. Zihmanim to Paduņkovs saka celies kājās. Bet nav tik vienkārši piecelties kājas, ka tev pretinieks ir apvīs kājas ap tavu vidukulu neļauj to piecelties. Un neļauj arī sist, tāpēc Zihmans izmanto šo iespēju izdarīt sitiens ar galvu. No šām ķiverēm ir ļoti grūta arī redzamība, bet viņas pilnībā amortizē, un reti, kad ir kāds zilums uz sejas sportistiem vai kaut kas nopietnāks, un šīs ķiveres ir ļoti, teiksim tā, nosacīt drošas. Un arī redzam šie cīmdi ir ļoti polsēti, tad atgādina boks cīms. Cīņa ir galā! Nomet ķiveri Zihmanis. Atceramies, šī punktie noteikumi šeit nedaudz atšķirās vērtēšana, nekā tas ir MMA. Un šeit hop, Zihmanis smuks atķēra vienu kāju pretiniekam, pacel gaisā, nomet, un te jau gan Maļina dara to, ko izdarīja ar viņu iepriekš Aleks. Maļina šeit visu dara tā, kā ir jādara, taču pie kākla pretiniekam tā līdz galam arī netiek. Gaidām tiesnešu paziņojumu, tikmēr jā, mēs varam atkārtojumā skatīties labākos momentus. Tāda gara pauze, un atkal redzam sportisti ir pie tiesneša. Tūdaļ arī uzzināsim. Zihmanis pārliecināts, ka viņš uzvar. Prieces pilnajā cīņā. Un Maļina arī prieci. Sportists no Rīgas. Arķoms Maļina, sarkanais stūris. Arķoms ir ļoti priecīgs, un neizpratnē ir Aleks Zihmans. Viņam šķiet, ka viņš uzvarēja. Ja būtu pēc MMA noteikumiem, noteikti Aleks Zihmans svinētu uzvaru.
taču panktionā tur ir nianses, kuras es pat līdz galam dažreiz nesaprotu. Teikšu atklāt, jo, teiksim tā, tie, kas ir klasiskā MMA piekritēji un teiksim, vai skatās visu pēc jiu-jitsu, teiksim, izpratnes, tad tur atšķirās konkrēti. Tur arī punktu skaitīšana nedaudz atšķirās. Es pats esmu startējis panktionā, bet nekad nesapratu, kā es vai uzvarēju, vai kā es zaudēju, kādas pretenzijas neesmu nekad cēlis. Zikmanis ir, protams, neapmierināts savās mājās.